Vienošanās šodien mēs parakstīsim ar vācu uzņēmumu DND, jeb Dynamit Nobel Defense, par distances mīnēšanas sistēmu iegādi, respektīvi, un kopā ar mīnām, respektīvi sistēmas, kas ļauj ātri izvietot mīnas uz robežas. Tā kā mēs, protams, ka stiprinām arī mūsu robežu, Baltijas aizsardzības līniju, arī daļu no šī kopīgā mūsu plāna, kurā mēs iegādājamies gan šķēršļus, gan sensors, gan tā skaitā arī tieši tā distances mīnēšanas sistēmas un arī pašas mīnas. Par kādu summu ir runa? Šobrīd summa ir 50 miljoni eiro, bet kopumā mīnām arī tuvākajos gados mums ir paredzēta lielāka summa, un mēs noteikti arī turpināsim iegādāties. Bet šis ir pirmais nozīmīgs arī šāds ieguldījums tieši distances mīnēšanas sistēmās, un arī ņemot vērā, ka summa nav maza, 50 miljoni eiro, arī šeit ir vietējās industrijas iesaist, jo mūsu uzstādījums arī šajā budžetā ir iesaistīt aktīvi mūsu pašu industriju. 30% no lielajiem iepirkumiem ir mūsu pašu industrijas iesaist, jeb lokalizācija šeit, lai vieta uzņēmumi arī nodrošinātu gan šo piegāžu drošību, gan arī veicināt tautsēmniecību. Jūs minējāt par to, ka ļoti svarīgi, protams, ka sabiedrība devusi savu deleģējumu, savu atbalstu šādam budžetam, bet ļoti svarīgi, lai šis finansējums maksimāli nākt atpakaļ tautsēmniecībā, veicinot ekonomiku, veicinot uzņēmējdarbību, tīpaši, protams, aizsardzības nozarē, tādējādi veicinot arī piegāžu drošību.